Šodien esmu savā ierakstu studijā, kurā filmēju Sintija radot kursi. Top īstenībā jauns kurs 7 līdz 9. Un noteikti vēlos padalīties, kā tad top kursi iemūžināt, jo pirms tam to nedarīju un domāju, ka ir vērts padalīties savā pieredzē un kā tad vispār kursi ir tapuši un kas ir bijis. Jo tas ir tiešām burvīgs process un es tiešām izbaudu to, ka tagad man ir sava telpa, man ir savs birojs, kurā es varu filmēt, sava studija. Un es esmu ļoti, ļoti pateicīga, jo šī ir lieliska iespēja radīt mierīgāk, arī pēc apstākļiem, kādus es tieši vēlos un tieši fokusam, tāpēc esmu vienkārši sajūsmā par šo studiju un ļoti, ļoti priecājos, bet jā, ir arī strādāts tieši no mājām tikai lielajā istabā un jā, tas ir noteikti izaicinājums, tā ir disciplīna un pirmais noteikti, ar ko es vēlos padalīties, ir disciplīna un ko es tikko arī atsāku. Vairāk pierakstīt tiešām dienas ritmu un celties no rīta, jo, ja es vēlos filmēt video, man ir jāceļās no rīta, vai tad, kad es veidoju materiālus mācību, man tas ir jādara, lai gan sanāk arī vēl vakari, būsim reāli, kad strādāt, un šis režīms ir tiešām, ja tas izklausās varbūt skarbi viss caur 5 no rīta, tad, jā, es esmu sapratusi, ka es mazliet tādam ritmam eju, un klausos tad, kad es rītīgi, kārtīgi radu mācību materiālus, jā, tad man ir jāceļās 5, lai es to pabeigtu. Un viss sākās īstenībā ar ticību, un pēc tam jau mēs tās mācības skilus iemācāmies, tāpēc pirmais, ko es vienmēr arī novēlu ikvienam, kas vēlas apgūt kaut ko jaunu, kaut ko radīt, tā ir ticība, iekšēja ticība sev, un tas varbūt izklausās no vienas puses vienkārši, bet no vienas puses arī ļoti, ļoti sarežģīti, jo, ja mēs neticēsim, mēs arī to nedarīsim. Un tas ir mans tāds pirmais novērojums arī sevī. Un noteikti tāda arī pārliecība, kāpēc es to daru, un cik man svarīgi ir dot un iedvesmot arī citus. Un, jā, vēlos noteikti arī padalīties, ar ko es esmu mācījusies, ir top 3 varbūt. Ir vairāk kursi, ko esmu apguvusi, bet top 3, ar ko es vēlos padalīties, tie ir Udemy kursi. Jā, sāku apgūt daudz ar video, ar gaismām, ar dažādiem likumiem. Īstenībā, kā gaismām ir jāstāv, tagad man saule spīd fonā. Es vēlējos ļoti iefilmēt šo video un īstenībā padalīties ar jums tieši pēc, kā es uzbeigusi filmēt arī. Jo šis apstākļs arī saule mazliet bieži vien patraucē. To ir jāzina par gaismām un par skaņām. Ir ļoti svarīgi ieguldīties labos mikrofonos. Un to man arī mācīja Udemy kursi. Un otrie kursi, kas vēl joprojām arī ir, man ļoti patīk, Lost Creator Academy. Lost Creator Academy. Un jā, daudz ko apgūt arī, kā tehnoloģijās ir jāinvestē, jo to mēs ar vīru esam tiešām darījuši, un sirsnīgs paldies vīram, kas arī pieslēdzas vienmēr man pastāsta, jo īstenībā video apstrāde ir kaut kas tik ļoti spēcīgs un interesants, ka tam vajag jaudu, tam vajag laiku, tam vajag jaudu, un tiešām arī iedvesmu to darīt. Un jā, kas tad vēl? Trešais kurs, par ko es noteikti vēlos padalīties, ko es nesen esmu sākusi apgūt, un tie ir Mindvalley. Ļoti fantastisks kurs tiešām par gribas spēku. Tur ir vairāk īstenībā kā 100 kursus, ko var skatīties, līdzīgi kā Udemy, bet Lost Creator Academy gan ir tikai par video meistarību. Bet man tiešām priecē, ka ir tik daudz kursi iespējami. Kāda tēma vien interesē, kur tu vēlies virzīties, to var apgūt, jo tās ir zināšanas, ko es jūtu, ka man ir jāapgūst, jo kā mūzikas skolotājai bāze bija jāapgūst papildus, it sevišķi tehnoloģijas un kā to visu apstrādāt un kā to visu parādīt, kā zīmēt, kā vēl ar ilustrātoru darboties.
Un tā bija pavisam cita pasaule, kas man ļoti, ļoti interesēja. Un es sapratu, ka tā es spēju savu mākslu parādīt vislabāk. Un, jā, nebaidīties, vienkārši mēģināt. Kaut vai apkārtējais balss saka, tas ir varbūt grūti, vai priekš kam varbūt nolīdz kādu citu, kas izdarīs tavā vietā, bet tu jūti, ka tu to vēlies. Un ja tu to vēlies, tad tev ir jānotic sev atkal. Sev ir, protams, jāapklausās arī citu viedokļi. Ir sevišķi tad, kad tev ir koriģētāji, kas arī labo tavus darbus, ieklausies viņos, bet tad, kad tev ir lielā vīzija, kā tu to vēlies, vienkārši notic sev un darbojies. tā ir mana lielākā mācība, un, kad es atskatos, es ļoti priecājos, ka to es esmu darījusi, jo savu vīziju, kā pedagoģiju pagriezt savādāk, saistoši, tiešām arī noticēt pašam skolēnam, ka viņš spēja radīt. Jā, es esmu sapratusi, ka mēs katrs ik viens esam tiešām radītāji, un tas ir svarīgi, ka mēs arī individuāli jūtam sevi, ieklausamies sevi un darbojamies. Jā, šis bija tāds mans skatījums uz pedagoģiju, un ko es ļoti vēlējos ieviest. Tāpēc es novēlu tev tiešām radīt savu veidu idejas, ko tu vēlies palaist pasaulē uz 100, un es ceru, ka noderēja arī dažas manas mācības, un noteikti arī padalies, kas tevi iedvesmo, kas tev palīdz, un varbūt ir kādi interesanti kursi, ko tu esi apgūs, un ko varbūt auditorija labprāt uzzinātu, jo ir vērts padalīties ar lieliskiem kursiem, jo tie bieži vien mūs stiprina arī zināšanas, un mēs tiešām spējam arī paveikt to, ko esam iecerējuši.